Sveicināti! Tuvojoties ūdensputnu medību sezonas atklāšanai, lielu uzmanību jāpievērš ir nopietnai gatavošanās šeit sezonai. Tajā skaitā arī pīļu mānekļiem. Es te šodien iegādājos ārkārtīgi interesantu komplektiņu, šādu te, kurā ietilpst tādā mazā kastītē, ticiet vai neticiet, 6 gabali pīļu mānekļi. Tie saucamie 3D mānekļi, kā viņi ir absolūti plakani, skatieties šādi te, bet viņus var ārkārtīgi elementāri salikt un padarīt viņus par, kā saka, apjomīgiem. Elementāri šādā te veidā sakārtojiet viņu, skatieties, kājiņa un pīle kļūst apjomīga. Redziet, 3D. Plus ir ne tikai tas, ka šo te pasākumu var iespraust zemē, bet arī tas, ka šī te ir absolūti peldoša pīle, jo viņi ir izgatavoti no neoprēna. Šeit pie tās kājiņas nosacītās var piestiprināt arī ankuriņus, kas ir komplektā klāt. Ankuriņus ar striķīti, ko mēs vēlāk paskatīsimies dabā, ja? Var noankurot un mēs iegūstam brīnišķīgu pīles mānekli, kas absolūti vizuāli brīnišķīgi atgādina medceni. Komplektā ietilpst 3 tēviņi nosacīti, ja, un 3 mātītes. Kas vēl ir ārkārtīgi interesanti un jauki, viņu pārvietošana ir maksimāli atvieglot, jo līdz nāk šāda te brīnišķīga lieta, ko mēs varam piestiprināt uz siksnas. Un nesaliktā veidā ūdensputnam šo te izraujam cauri uz otru pusi to kājiņu. Un hops, uzkarinām vienu, paņemam nākošo, uzskarinām. Un viņi ir absolūti ērti mums transportēšanai uz norādīto vietu. Paskatoties, 3 gabali mānekļi, ja, transportēšanas stāvoklī šādi te izskatās, ko piekavina vienkārši pie jostas, sev klāt ar klipu un brīnišķīgi var pārvietot. Ja. Tie, kas ir jau saskārušies ar tiem putuplastu vai savādākiem tiem mānekļiem, ir vienmēr redzējuši un izjutuši, cik ir sarežģīti un grūti viņus transportēt. Piedāvājumā arī ir tādi paši zosu mānekļi, ja. Saliekam viņi tieši tāpat kā pīļu mānekļi. Arī ļoti vienkārši, ļoti elementāri. Un zos ir gatava uzstādīšanai. Viņi var novietot tādā pozā, kā viņi kaut ko ēst, kā skatītos, no atkarībā no tā, kā mēs viņu, vai arī ielikt iekšā ūdenī, kur viņi braši peldēs. Komplektā tāpat ietilpst atsvari, jeb ankuri, šeit lielāk nekā pīlēm attiecīgi. Un arī klipses, ar kuru iespraužot pie jostas, var transportēt šos te mānekļus. Tieši tādā pašā veidā kā pīlēm. Arī, ja? Ņemam vienu pēc otru un tik liekam virsū pie jostas. Šādi pie jostas mums ir 6 gabali zosu mānekļi. Piekritīsiet, krietni vienkāršāk transportēt uz vietu, kur viņus izlikt, nekā tradicionālos zosu mānekļus. Ja? Labi, teorētiski iepazināmies, dosimies dabā, mēģināsim izlikt viņus un pasīties, kāds darbojas praksē. Skatieties, vislabāk izmantot šitādu te amerikāņu armijas jostu. Ātri var uzlikt. Kā jau teicu, pašas pīles brīnišķīgi ir
noņemamas momentāli. Varam uz vietas fiksi viņus savākt, kā mums vajag. Redziet atkal. Tā pati situācija, ja? Modelīts gatavs. Var novietot jau uz sauszemes, piemēram, ja? Ja ņem vairāk un grib vairāk, nest iekšā šajā gadījumā gan tās uz osas, tad otrā pusē var pielikt otru. Tas nozīmē, ka faktiski šādā veidā mēs šobrīd esam noekipēti ar 12 mānekļiem. Uz osas atliksim uz rudeni. Pīles. Šeit piemēroju kabatiņu tādu, kurā attiecīgi iekšā ir aukli, kas nāk komplektā. Mazis vai grieztu auklu un enkuriņi, kas ir katrai šī te pīlei atsevišķi pieliekami. Nu, kad tas viss mums ir, tad mēs varam jau iepriekš sagatavot pīles pirms brist ūdenī. Atkal. Visiem var pievilkt tuvāk. Šito te. Tiek aizliegts vienreiz, otrais, šeit izvilkts cauri un pīle gatava. Enkuru nepieciešamība pīlei vai mānekļi. Zosu mānekļiem vienalga. Šeit ir enkuriņš, šeit ir speciāli sagatavotas jau vietas, kurās vietā viņu piesiet. Faktiski mēs varam katru individuālo pīli atsevišķi noenkurot. Pīle ir uz ūdens, nekur viņi mums neizpeldēt. Mēs varam viņus noenkurot individuāli vai sagrupēt grupās. Nu, izvilkt striķīti varam faktiski arī cauri. Visam, teiksim, un enkurot tikai pirmo un pēdējo, piemēram, ja? Un pamēģināsim, teiksim tā, 3 pīļu grupu izveidot. Nogriezīsim vajadzīgā garuma striķi. Uztaisīsim vienā galā vienu enkuru. Šeit nofiksēsim, lai viņš mums nekur netiek tālāk, pēc tam liksim klāt. Ņemam nākošo pīli, izvelkam cauri un vēl vienu. Atkal principā reāli vajadzētu noteikti ņemt mazliet garākus, bet arī atkarībā no ūdens tilpnes to visu var pats pieregulēt mednieks, izejot no situācijas. Viens enkuriņš.
tas ankuriņš. Un mums ir pīļu grupa, ko mēs arī ieliksim iekšā. Reku jau var lidot. Pievilinātā. Aizgāja. Un šādi mēs varam sagrupēt, principā, cik vajag pīles. Kaut vai viņas visas 6 uzlikt, pa grupām, pa vienai. Varam vienā garā virtenē, varam teorētiski sataisīt tā, ka mēs no laivas varam to mānekļu grupu pievilkt vai tikai galvu noenkurot vienu, ja, uz grunts, lai viņš brīvi pa vējiem kustās un veic tādas kustības. Tā kā iespējas ir daudz un dažādas. Katrs var izmantot savu fantāziju un putnu dabas novērojumu. Katrā ziņā maketi ir brīnišķīgi. Nu, sestdien mēs mēģināsim atklāšanai. Nu, arī transportēšanas laikā neaizņem daudz vietas. Pašlaik iekšā ir bagāžniekā tādā ļoti plānā slānī samests 6 zosu mānekļi un 6 pīļu mānekļi. Ja tie būtu tie parastie putuplasti, nu tad te vairs bagāžniekā no 12 putniem vietas vairs neatlikt. Ne pļintai, ne munīcijai, ne uzkabei. Un te vēl var ielikt iekšā vismaz 2 cūčus.